Viss par pārtrenēšanos. Ievads. Pārtrenēšanās ir termins, kas tiek ļoti plaši izmantots, bet par cik lielākā daļa cilvēku nemaz nezina, ko tas patiesībā nozīmē. Esmu nolēmis izveidot video seriālu, kurās paskaidrošu gan visu, kas tev ir jāzina par pārtrenēšanos. Kas tā ir, kā tā rodās, kā to pamanīt, kāda ir tās paveidi un kā to novērst. Šajā ievadu video mēs parunāsim par to, kas patiesībā ir pārtrenēšanās, lai tev ir skaidrs, par ko vispār iet runa. Tātad, jebkāda veida trenēšanās rada divas lietas - stimulu un nogurumu. Stimuls ir tas, ko tu vēlies iegūt no sava treniņa - lielākus muskuļus, spēku, izturību, ātrumu un tā tālāk. Savukārt nogurums ir tas, kas īslaicīgi samazina to veiktspēju. Ja tu veic smagu spēku treniņu, tu nevari uzreiz atkārtot šo treniņu nākamajā dienā, jo tas uzkrājas nogurumu. Tev ir jāpagaida, līdz nogurums ir samazinājies līdz līmenim, kas ļauj tev atkārtot vai pat uzlabot iepriekšējā treniņa sniegumu. Šis ir pamats jebkuram trenēšanās veidam. Trenējies, nogursti, atjaunojies, adaptējies un atkārto. Īsumā sakot, lai efektīvi progresētu, starp nogurumu uzkrāšanos un atjaunošanos ir jābūt balansam. Ja šis balanss neeksistē, nogurumu uzkrāšanās pārsniedz atjaunošanos, ar laiku nogurums uzkrāsies līdz problemātiskam līmenim, un ja tu turpinās trenēties, tas spērs soli pārtrenēšanās teritorijā, kurā nekas labs nav atrodams. Tagad tu zini, kas ir pārtrenēšanās. Tāpēc nākamajā daļā mēs parunāsim par to, kā un kāpēc tā rodas. Tāpēc forši tev dienu un tiekamies nākamreiz. Čau!